Tauta Latvijā, labu rītu visiem, atkal viela pārdomām. Atkal man tik smuks video tika no rīta uzģenerēts no YouTubiņa, un es tur tā un skatos cilvēks, kaut ko runā, uzliku video bez skaņas, ja. Un iet tie subtitri latviski, ja, un kaut ko tur stāsta un māca, vot šitajā, redziet, rakstīts, vot dievkalpojuma svētruna, man tā piesaistīja, kas ko kā, bet klausaties, pirmkārt ieraudzīju uzreiz jau rekur stūrī egli, ja. Redz, kur atkal ir egle. Tauta Latvijā, jūs saprotiet, kas pa situāciju ir. Kristieši, ja, varam runāt par ko gribam, kā gribam, ja. Varam mest salto un mest kūleņus, bet tiklīdz mēs ieraugam, un galvenais, un viņš tikko runā svētrunas sākumā, kas par sarkanām līnijām, ja, sarkanās līnijas. Esam lieli noteikti pieauguši un saprotam, ko nozīmē sarkanās līnijas, ja. Politikā un tur un kur bieži dzirdam. Un Tauta Latvijā viena no ticīgo sarkanajām līnijām ir šīs pagāniskās egles, un reku viņa ir atkal iekšā, un rekur te ir viņas, ja. Un kāpēc es to visu rādu? Tāpēc, ka es uzreiz ieeju vienmēr, kā es daru, reku tāds piemērs, es kā atrodu jaunu kanālu, ja, tā uzreiz skatos, vai ne, ieeju iekšā, rekur visus video sagrupēju, reku lūk, ja, lūdzu, egle, ja, un kur es vēl tikko šķīru tēva diena, kas tur blā, un atkal egle, lūdzu, 22. gadā, ja, lūk jums, atkal ir egle. Tas ir, kā lai pasaka, šādu cilvēku nedrīkst klausīties, nedrīkst skatīties un šādus daudzskaitlī. Jo jūs saprotiet domu, ja tu esi pārkāpis šīs, sarkanās līnijas, ja, par kurām pats tur runā, lieto tādu terminu, tad egle šobrīd, egles, pagāniskās egles, ticīgo mājās, pasākumos, ja, parasti tas ir taču, vai ne, mēs tur 10. maijā neienesam egli istabā, ticīgie nenes maijā egles. Vienmēr visi līdzinās pasaulē. Bībelē ir rakstvieta, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, ja. Kas grib būt pasaules draugs, ir Dieva ienaidnieks. Cilvēki šīs egles nes iekšā, jo ir neatjaunots prāts, nav Dieva, nav Kristus prāts, kā Bībelē teikts, ja kaut mums būtu, vai kā tur rakstīts, ja. Nē, nav jums nav Kristus prāts, jums nav atjaunots prāts, jūs esat pārkāpuši visas sarkanās līnijas Tauta Latvijā, saprotiet, jūs visus esat pārkāpuši, jo kad vēlāk šos cilvēkus visus mēs te iesim cauri, egle ir tikai pirmais, jo parasti šiem cilvēkiem ir komplektiņš, ja, vai ne? Tas tā kā, tā jau var salīdzināt, tu skaties porno, tu masturbē, tu dzer aliņu, ja, un tad tu vēl to, un to tev ir komplektiņš, tas nav, ka tikai tu dari vienu lietu. Vienmēr šīs grēcīgās lietas ir buķetē, komplektiņā, un tāpēc šeit varētu atrast, ja klausītos un skatītos, un kā mēs citos tajos visos redzam, kad, piemēram, kaut vai Jelgavas pentakostiem, ir egle zālē, piemēram, ja, un ir sieviete mācītāja, ja, un tad vēl paņeslos šitās hirra, raha, raba, tīra, es pat nezinu, kā tās kondulīnī viņi šie gari ir sadevuši šos visus, ja, hirra, raba, šīs mēlītes, ja, lūk, komplektiņš, ja. Tātad harizmātu, psihopātu, sauciet kā gribi, visas šīs jaunās nepareizās sapulču vietas, ja, kuras nav Dievs radījis, kuras nevada Dievs, Dieva gari, ja, Dieva gars, svētais gars nevada, ja, šeit vada jebkuri citi gari, tikai ne svētais gars, jo ja svētais gars vadītu, nebūtu egles, nebūtu sievietes mācītājas, nebūtu kondalīnī garu izrunātie šie blablabla, ja? Tā kā Tauta Latvijā, pastieties, un skaists smaids, un viss sākās tik forši, un es domāju, kāds beidzot īstais pareizais, jo es tādu nebiju dzirdējis, kaut kas jauns man uzpeldēja, ja? Bet kā es ieraugu egli, ja?
tauta Latvijā bēgam no šiem cilvēkiem. Saprotiet, šis cilvēks, ja, nav izkāpis no pasaules ārā, un pasaule nav izkāpusi no viņa. Ja šādi var nest iekšā, jo kur ir diference? Pagāniem ir egles istabā. Aizejiet visās pagānu mājās, pilsētu pašvaldībās, visur ir egles. Tagad tu domā, ticīgie, meklēsim kaut ko šķīstu, svētu, savādāku, atdalītu no pasaules, kaut ko šķīstu, kaut ko tādu, kas ir pilnīgi pretējs, jo ticīgajam ir jābūt pilnīgi pretējam, jo kristietība ir pilnīgi pretējais. Kā mēs sakam, grēks, nožēlot. Ko nozīmē nožēlot? Atstāt, pārstāt un bēgt uz pretējo pusi. Ticīgie skaitās izaicinātie ārā no pasaules. Dieva plānā tas notiek, tam tā būtu jābūt. Tagad mēs ieejam iekšā, kur te ir tie savādākie, kur? Jā, mamma, egle mamma stāv. Skaidrs, tas atkal kārtējais, šis pasaules mīlētājs. Saprotiet, tauta Latvijā un viss. Un pie šādiem nedrīkst neiet, šādus nedrīkst neklausīties, jo indikātori, šīs sarkanās līnijas, ir jābūt uzreiz, uz kurām mēs skatāmies, kas tas ir par kantorīti, saprotiet?